šobrīd atrodamies Siguldas lielajā stādas tirgū. Nu jā, laikam tā ir normāla vieta, ja cilvēku daudz, tā paskatīsimies, kas šeit tās ir. Tā kā bija ļoti daudz cilvēku un daži ceļi bija noslēgti, īsti nevarēja piebraukt galvenajam laukumam, bet mēs beigās tomēr piebraucām, tikmēr mamma ar Dagniju ar pacēlāju uzbrauca augšā un viņas uzreiz nonāca tirdziņā. Stādu daudz, bet kādus mums stādus vajadzēja tos ķiršus, ja? Tūbas kirši Jā. un karmine džekļi. Jā. Un tad sanāk visur jūs ejat un jautājat, un viņi saka, nav, ja? Nu jā, nē, mēs lasām. Tikai lasat, ja? Sveiciens Latvijas meškoru entuziastiem! Mobilā telefona zona šeit bija sliktāka kā meškoru zona, līdz ar to varēja sazināties caur meža tīklu. Sieriņš. Ar ko viņš ir? Мы здесь каждый год. Нам есть рядом всегда мясо, там мясо и отдельно. Вам так или пополам? Visi garšīgi. Jau visu var izgaršot, kamēr. Kas tas tāds ir? Krēms siers. Sieriņi dažādi. Viens maksā 5, jums ir 2, katrs pārstāv. Katrs par 4 eiro. Jā, to krēms sieriņu. 2 jums arī ir? Tā. Varētu. 2. Tā. Kreiviņš 3 eiro painīts mājā. Gotiņi. Pat, ka kā kartusenīgi, kad ir spāņi danto, tad patīsimies, tiek otrs okeānā. Tā, kas te vēl ir? Saules klaipiņš, biomaize. Nu, ko paskatīsimies, kas te ir pie viņa. Vazā. Babiņš tur. Jūs redzējāt šitos akmeņus, ja? Čau! Чао, милуši. Nakupļāļis, Es nopirku 10 efejas. Es gribu viņas pie tās sienas piestādīt. Un, viņi bez saules augsts. Jā, efejas ir vienīgās, kas labi aug ēnā. Tī sāk sakot nopirkt šito. Tāds ir? Lupu balsavs, 5 eiro. Smilšķērs, ja? Vai savādāk? Ar kliņģerītām. Pilns tīkuņš. Man jā. Nevēl kaut 5 eiro. Kristīna, kā tev šis tirgus? Ļoti labs. Bet daudz cilvēku. Es teiktu, ka cilvēki ir vairāk kā krūmeliņu stādi. Super, paldies. Man arī. Kā tev šis tirgus? Man ļoti patīk. Kirsīšus dabūju, un maizīti, un sieriņu. Es esmu ļoti apmierināta. Pilstīgi. Mēs gribam aiziet līdz tai izsolēt. 8, kur ir 8 eiro? Šūpolēs 8 eiro. 9 eiro. Aizgāja cīņa pie šūpolēm, dāmas kungi. 9 eiro. Tā, kungs, tā, nē. Nē, 9 eiro nav nekur, nē. Un tad 8 eiro šūpolēs bija, jā? 9 eiro šūpolēs bija, 9 eiro otro reizi. 10 eiro pie Anneļu karuseļa. Dāmas un kungi, dievkociņš 10 eiro. 10 eiro, kurš sola vairāk? Reko 11. Jā, aizgāja 11, jā, 11 eiro. Nu tad 11 eiro pie šūpolēm. Aiziet. Cīņa, 11 eiro pie šūpolēm par dievkociņu. Tā, kurš sola vairāk? 12 eiro, varbūt kādam ir ko? Nē, izskatās, ka 12 eiro mēs nesasniegsim 11 eiro otro reizi. Dāmas un kungi, 11 eiro dievkociņš. Es teikšu, ka 3. reizi pārdots 11 eiro šeit pie šūpolēm dāmai. Tikmēr mēs ķeramies pie nākamā stāda, un tas ir no ķikšiem, un tā ir vīteņa hortenzija. Un tad, dāmas un kungi, 1 eiro. Kurš sāk ar 1 eiro? Vīteņa hortenzija. Ir 1 eiro, rekur dāmai garšās biksēs. 2 eiro, varbūt kādam ir vīteņa hortenzija. Ir 2 eiro. 2 eiro vīteņa hortenzija. Kāds soli varbūt vairāk? 3 eiro. Kungs, sarkanā krāvā 15 eiro vīteņa hortenzija. Kungs zina, cik viņš maksā īstenībā. 15 eiro vīteņa hortenzija. Varbūt kāds sola vairāk. Vīteņa hortenzija 15 eiro otru reizi. Tiem, kas nezina zied smukiem baltiem ziediem. Vīteņa hortenzija. Ir 16 eiro, jā, 16 eiro pie šūpolēm vīteņa hortenzija.
16 eiro lielisks solījums, dāmas un kungi. Vīteņa Hortenzija, varbūt kāds soli vēl vairāk. 16 eiro otro reizi, dāmas un kungi, Vīteņa Hortenzija. 17 eiro aiziet cīņa pa eiro, ļoti cīņa. 17 eiro Vīteņa Hortenzija. No dām pie šūpoliem, kas jums? 18 eiro, jā? No kungs, es domāju, ka 20 jāsaka, jā? 19 eiro ļoti prātīgi, lai ir telpa vēl darbošanās. 19 eiro Vīteņa Hortenzija. Nē, šie gaida, ka būs arbūzi. Tā, Vīteņa Hortenzija. Nu tad 19 eiro šobrīd ir 20 eiro dām pie šūpoliem, 20 eiro Vīteņu Hortenzija, 20 eiro pirmo reizi, 20 eiro otro reizi. 21, jā? 21 eiro Vīteņu Hortenzija. Likmes ir ļoti lielas. 22 varbūt. 21 eiro otro reizi. Pārdots. Vīteņa Hortenzija pārdot kungam par 21 eiro. Rekur, kas man bija pasē. Apjās plīstošā. Tu kādam garšo vai kulīte? Uzreiz ap? Nē, jā. Viņa saplīsusi, jā. Kāķis. Tāda. Karšīga. Jā, tā. 4 sanāca, vai ne? Jā. Jā. Mainīju šito ten pasi, un tad viņi saka, lūdzu, izņemiet to no vāciņa, un es atradu samtenes, krizantē, īstenībā pirmo reizi tik lielā tirgu, baigi lielā izvēle, jā, nu, tā jau forši, kas tas tādi, saldo ķiršus tādiņi, ir ko izvēlēties, un daudz cilvēku, un cilvēki arī ļoti daudz ko pērk. Sunītim arī ķipuši. Sunīts arī staigājas kopā ar saimnieku. Sunītis priecīgs. Jā, līdz galam jau, protams, neizdevās visu izskatīties, bet ļoti daudz saldies ķirši, skābie ķirši un visādi cukuriņi, jā, vābeles arī, ielogu dzērveņa. Milzīgs paldies, ka skatījāties. Ar jums kopā bija Edgars. Uz drīzu tikšanos!